Apēd jau visu. Esam Āgenskalna tirgu. Ko mēs ēdīsim, to mēs parādīsim. Paldies! Ko tu izvēlējies? Kapriciosā. Rukolā, tomāti. Patīk, ka mēs esam Āgenskalna tirgu, un te ir tāds foršas šķēlītes. Var tā ieskriet, apsēsties, uzēst. Mēs arī atnācām izvēlēties. Viss tik salikts krāsņā uzsildīts tūlīt. Tā, nu paskiet, kuras šķēlītes vairāk cilvēki izvēlas šeit? Mums laikam top 3 ir margarita, Margaritu. parmigiano, baziliks, mozzarella, tomāti, ričoza. Tas ir klasiski itāļu pica ar vārīto šķiņķi, sēnēm, olīvēm. Un trešā, kāda interesanta garša kombinācija, bumbieris un gorgonzolas siers. Kā jūs izdomājāt bumbierus uzlikt uz picas šķēles? Vai cik raukšķīgi iekoties? Un tagad tu bieži iepēcies, tad tevi laiž iekšā. Te jau pie krāsniņas tevi laiž iekšā. Nu, tās nonāca rauga pica virtuvītē. Man te parādīs mazliet, kā viss top. Vairākas dienas raudzēm mīklu, un tad rekur hops taisam picu. Cik dienas vispār ir tā mīkliņa jāraudzē, lai viņa būtu tik garšīga? 72 stundām. Nu, kā zināms, margarita ir tāda visklasiskākā pica, un to mēs tagad arī mēģinam uztaisīt. Ātra pagatavošana, kad atnāk uz raugu pica. Tēvs ar 5 bērniem, tad tas saka, ka iet vaļā riktīgi, tāpēc jābūt visam vienmēr sagatavotam. Re, priekšā. Aiziet! Pasties, kā viss te čurks. Kā jūs mājās griežat picu, es arī parasti to daru šķērēm. Kad viss ir sagriezts, tad picu liekam vitrīnā iekšā. Un tirgojam tālāk. Re, kur sanāk, šeit būs vieta. Yes! Otrās piegājiens.